Vēriņa kungu. Jā, vispirms jau pāris replikas es gribēju iedot vienu, kas saistīta ar gāzes cenām un salīdzinājums ar Vāciju un Latviju. Šeit ir radies, varbūt tās izvairīt no konteksta šos ciparus, kas tika minēti, ir radies no nekorekts salīdzinājums par to, ka Latvijā gāzes cenas ir augstākas nekā Vācijā. Patiesībā, kad runa gāja par šos cenu starpību, runa gāja par diviem dažādiem produktiem. Gāja runa par gāzes cenām Vācijā, kas ir spot cena, kas ir gāzes piegādes spot tirgu, kuras sastāda tikai apmēram 10% no visas tirgus, un viņi tika salīdzināti ar Latvijas ilgtermiņa piegādes cenām. Bet, ja mēs paņemam vidējo cenu visā tirgu, visā Vācijā, visā Latvijā, tad mēs iegūstam pretēju rezultātu. Patiesībā Latvijā gāze par gāzi mēs maksājam mazāk nekā Vācijā, un atsevišķos reģionos lietotāji maksā pat divreiz mazāk nekā maksā Latvijā, nekā maksā Vācijā. Latvijas patērētāji maksā krietni mazāk. Tā nav patiesība. Otra replika par to, uz ko ir spējīgs vai nav spējīgs regulators, var pateikt, ka tā arī nav patiesība, ka mēs nespējam cīnīties ar Gazpromu. Mēs jau to esam izdarījuši, mēs jau esam panākuši to, ka visi, kas izmanto Latvijas gāzes infrastruktūru, maksā vienādi arī tas pats Gazprom. Par to, ka viņš izmanto mūsu gāzes krātu, viņš maksā tieši tāpatās, kā maksā Latvijas patērētāji, Latvijas piegādātāji, Latvijas tirgu. Mans jautājums šī aspektā, ko es gribēju saprast, tika minēts, kad Latvijas patērētāji iegūst no tā, ja mēs tagad atsaistīsim gāzes infrastruktūru. Sakiet, kāds tad būs īsti tas iegūms? Kur parādīsies šis iegūms pašlaik, ja mēs to izdarīsim? Savulaik mēs to izdarījām ar elektrības tīkliem. Rezultātā, ko mēs esam iegūti, ko ir iegūst Latvijas patērētājs, tas ir aptuveni 10–50% tarifu pieaugumu. Tāpēc, kad ir ļoti ierobežota pašlaik konkurence. Gāzes tirgu konkurences nav vispār. Es gribētu saprast, kāds būs tad Latvijas patērētāja iegūms, ja mēs tagad veiksim šo gāzes tīkla atsaistīšanu. Paldies jūs daudz. Es uz laiku uz visu nevarēšu reaģēt, bet uz pēdējo jautājumu es varu. Patērētājiem, kas pērk gāzi, izmantojot, vai tas ir elektrības ražotājs, vai tā ir mājsaimniecība, šobrīd ir tikai viens avots vispār iespējams. Ja mēs atdalām, un mums tas jādara gribot vai negribot, un tas man arī visu laiku liekas interesanti, ka pastāvīgi no gadu uz gadu regulators faktiski nav patērētāju pusē savā argumentācijā, viņš drīzāk ražotāju pusē. Es to joprojām nesaprotu, kā tas var valstī būt. Bet patērētājs, ja tīkli būtu atdalīti, tad ir iespējams kādam investoram uzbūvēt, vai nu tas ir ar Eiropas Savienības naudām, piemēram, sašķidrinātās gāzes terminālu kaut kur Baltijā. Ja tie tīkli ņemtu pretī gāzi, kas ir iespējams krietni lētāk, nezinu, kā būs nākotnē, bet šobrīd viņi ir krietni lētāk par cauruļvadu gāzi. Kas notiek, ja ir gāze vienā cenā un gāze otrā cenā uz pusi tīklojumā, kas ir brīvi pieejams visiem? Gala patērētājiem cena pazeminās, jo šī te konkurējošais produkts ar dārgu. Šobrīd tā konkurence vispār nav iedomājama, kamēr tīkli pieder ražotājiem, tātad Gazpromam. Neviens nenāk šajā tīklojumā iekšā kā pierādījums, tā mēs varam skatīt tik izsludināts Polijā, Lietuvā konkurss uz apmēram 100 km gāzes cauruļvadu izbūvu, lai savienot Poliju ar Lietuvu. Vai jūs zināt, cik bija pretendenti uz šo izbūves projektu, lai pelnītu naudu? 0. Jo neviens saprātīgs uzņēmums neizdos naudu izbūvēt 100 km cauruļvadu. Ar to, ka viņš gala beigās sastapsies ar Gazprom, kas kontrolē monopolistiski visu tirgu un kam pieder tie sadals tīkli tālāk. Kā viņš savu produktu, arī ja viņš viņu spēja iepirkt vai nogādāt lētāk, kā viņš dabūs tirgu iekšā. Monopolists, protams, pretī var nolaist savu cenu īsaicīgi, kamēr šis, neiztur konkurence un ir atkal ārā no tirgus. Tāpēc jau tās investīcijas nenotiek. Tas ir tik viegli saprotam. Es atgādinu visiem padomāt par tiem mobilējiem telefoniem. Padomājiet paši par saviem rēķiniem. Man vismaz pirms 5 gadiem es runāju mazākas stundas un maksāju dārgāk kā šodien. Jo ir konkurence. Mobilējos telefonos šo konkurenci daudz vieglāk izveidot. Mēs redzam, viens tornīts blakus otrs tornīts, var izveidot paralēlu tīklu. Gāzē neviens neizveidos paralēlu tīklu esošajam Gazprom tīkliem. Tas nav reāli.
Paldies, Kariņkungs. Man ir tāda liela dilemma, vai mums ir lielāka gribēšana pēc kafijas, vai labāk dzirdēt tādu karstu nalītu diskusiju. Es tā domāju, ka cilvēki, kas ir atnākuši šeit, vairāk tā kā grib dzirdēt tomēr to diskusiju, un ja arī mums ir jānobīdās nedaudz tajā laikā, es tādu nelielu demokrātiju gribu vaicāt, vai tad vairums tomēr cilvēki grib to diskusiju dzirdēt. Jā. Es saprotu, ka gribu, un tad mēs ļaujam turpināt, un tad mēģināsim kaut kā tad tikt galā ar kafijas pauzēm un pusdienām operatīvi ar organizātoru palīdzību. Lūdzu, Miķelsona kungs ceļ roku jau kādu laiku. Jā, Kārlis Miķelsons, brīvs cilvēks. Pieminot telekomunikācijas kā labo piemēru, man ienāca prātā viens jautājums, kur gribēju jums uzdot kā Eiropas parlamenta deputātam. Jūs pilnīgi pareizi sakat, ka konkurence dzēna cenas lejā, tā tas varētu būt, bet tad man ir jautājums saistībā ar citu produktu, kur mēs redzam bildi nedaudz savādāk un neaizskaram šajā konferencē gandrīz vispār. Un tie ir naftas produkti. Ja mēs paskatāmies uz naftas produktiem, tad 10 gadu laikā viņa cena naftai, jēlnaftai ir pieaugusi turpat 10-kārtīgi, ja nemaldos 8-kārtīgi. Ja ņemam vērā dolāru trukāšanas intensitāti, tad tas būs vēl vairāk nekā 10-kārtīgi. Un tur neviens neko nevar izdarīt. Brīvs tirgus. Brīvais tirgus ir arī Latvijā, naftas cenā, vismaz naftas produktu tirgu, gan apkuras jautājumos, gan arī autotransportam, un liekas, ka tur neviens neko nevar izdarīt. Un jautājums man jums kā politika, ko Eiropas Savienība, tā skaitā arī viņa augstība Otingeru kungs, domā darīt šajā jautājumā, lai kaut kādā veidā radītu šo konkurences naftas produktu tirgu. Jā. Paldies par jautājumu. Paskatāmies šajās bildēs. Solārie paneļi, vēja ģeneratori, meži. Ko mēs zinām par vēja enerģijas un saules enerģijas izēvielas izmaksu cenu nākotnē? Mēs zinām vienu lietu, mēs daudz ko par nākotni, mēs patiesi neko par nākotni daudz nezinām, bet mēs zinām vienu lietu, ka nākotnē vēja enerģijas avotu izmaksu cena un saules enerģijas avotu izmaksu cena būs tāda pati, kāda šodien. 0 lati, 0 santīmi. Viņi ir bezmaksas. Avots ir bezmaksas. Izmaksas ir ieguvē un sadalē, bet vējš pūš pa velti, saulīt spīd pa velti. Kur ir problēma ar naftu? Problēma ar naftu ir tā, ka šis resurs iet pasaulē mazumā. Mēs redzam, kas bija Meksikas līča negadījuma cēlonis, manuprāt, es neesmu tehnicis ne tuvumā, bet es saprotu, ka ja dziļurbums tādā dzelmē pie vienas jūdzes, tas ir 1,6 vai vairāk kilometru dziļumā, tas ir cik tāli tagad firmas iet, lai iegūtu naftu. Ja agrāk, kā saka, Sauszemītē pietika vilkt ārā aizvien skarbākos un grūtākos apstākļos jāiet tai naftai pakaļ. Un jo dārgāk ir izvilkt naftu no zemes, jo dārgāk ir šī izēviela cena arī nākotnē. Tātad, ja telekomunikācijās mums nav, varētu teikt, ierobežota izēviela, viņš nav ierobežots daudzums. Mums ir frekvences ir ierobežotas, bet tehnoloģijas aizvien labāk attīstās, kā arī izmantot esošo frekvenču spektru. Nafta mums iet mazumā, un Eiropas Savienības atbildi, un jūs tad uz zoblī par Otingeru, es jau tāpatās saprotu, ka viņš ir cilvēks tāpatās kā mēs visi šeit. Tā virzība ir uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, jo vismaz saule un vējš, mēs zinām viņa cenu nākotnē, 0. Un par mežiem, protams, meži izstrāde jau arī saistīta šobrīd vismaz arī ar naftas cenu, zāģi, mašīnas sadala un tā tālāk. Koks augi nosacīti pa velti, bet tur ir drusku neprognozējamākas izmaksas, kas arī būs saistītas ar citu energo avotu izmaksām. Bet nafta iet mazumā un izmaksas tikai augs nākotnē. Un tātad Eiropa virzās prom no šī fosilā energoavotu izmantošanas. Prom. Gan taupības virzienā, gan ražojot no atjaunojumiem resursiem. Gara atbildi, bet cerams, ka sapratu. Paldies!